Tātad laba diena Latvijā. Tātad, reku mana uzruna visiem Latvijas Ozolinkevičiem, Gleškiem, visiem Latvijas šitiem te, pseudo, kas bija Ozolinkeviči, Gleškes, Open Game, ja? Puiši un meitenes, vot jūs neaizgājāt izglābt Rinkeviču, ja? Neaizgājāt neviens, ja? Jums ir pilnīgi vienalga, jūsu gejs, kā es teicu, sūkā, dupsītī ņem, dupsītī dod, visas lietas jūsu gejs dara. Jūs aizveriet acis, jums viss vienalga ir. Tāpēc redziet, mīļie cilvēki, ja? Redziet, kā arī lēnām es jūs sākšu informēt aizvien tuvāk un tuvāk par to, jo es visu laiku stāstu, kāpēc ir Latvijā jāiebrūk, kāpēc Latvijā ir jākliedz šitiem visiem bērniem, sievietes jāvaro, visas šīs lietas, ko tur Irpeņa Buča pie Kijevas redzējāt, ja? Visas lietas, geja sodomista dēļ un ticīgo mācītāju klusēšanas dēļ. Ja, reku, tāpēc ir reku tāds, kad nikakих 5 лет в Европе нету, ja? Reku sīkiem burtījiem rakstīts, Литва, Латвия, Эстония нужно готовиться к нападению России сейчас. No, puiši meitenes, un tas ir tas, par ko es visu laiku jums stāstu. Dievs, arī redziet Kalifornijā, ja? Nozaimoja Dievu kaut kādā tur statujas pasniegšanas ceremonijā, ja? Un visa Kalifornija nodega, ja? Tāpatās Latvijā. Puiši meitenes, Latvija aizies bojā. Manis nosaukto, var teikt, visu Latvijas mācītāju dēļ, jo viņi visi tēlo, ja, ka neredz geju, ja, dieva ienaidnieku, kurš ir atnesis valstī lāstu, ja, un loģiski grēka alga ir nāve, jeb tā valsts, kuras prezidents ir gejs, tā ir jāiekaro, ja. Nu dariet, ko gribiet, man nav Andra evaņģēlijs, nav Andra bībele, nav Andra kaut kādas lietas. Raksti saka, tam tā ir jānotiek, un tā ir jāpiepildās. Un puiši meitenes, un tad, kad zobens, un kad šķērdīs, kā es teicu, visas lietas, un kad bļaus un klieks un asinis līs, ja, es jums iebāzīšu vēl acīs, saprotiet? Ja Dievs dos dzīvot, es visiem jums aiziešu, vot tajā brīdī, kad tev tur šķērdīs un tavējo tur tavā namā nāks iekšā un spaidīs un darīs, ja, tad es ar savu megafoniņu ārpusē arī vēl pateikšu, ja, tev pāris vārdus un atgādināšu. Vecīt, ja, kur tu biji Open Game, kur tu biji Ozolinkeviču dinastija, kad jūsējais pilī sūkāja, ja, un tagad ienāk iekšā un Latvijā tur sit un žņaudz un nogalina un varo. Tā būs, jo raksti to saka, tāpēc, ka valsts galva ir dieva ienaidnieks, tauta to pieļāva, ticīgie to pieļāva, visi to pieļāva, tāpēc lāsts un iznīcība Latvijai. Amen!